Labdien! Labdien šī ārkārtīgi nopietnējā, pavasarīgajā jubilejas dienā. Tikko kā mēs dzirdējām Ventspils mūzikas vidusskolas saksofonistu kvartetu, kurš vispār nebija kvartets pašās beigās, jau bija daudz vairāk nekā kvartets. Es atļaušos, pirms es runāju tālāk, apsveikt jubilejā. Esmu dzirdējis, ka cilvēks stāsta par skolotāju Ziedoni, ka viņš pats par sevi saka, ka es neesmu joks. Es tiešām esmu. Un šodien viņam ir dzimšanas diena. Es apskatīšos, kas man tie rakstīts, un es jums to pateikšu priekšā. Viens no pirmajiem skolotāju Ziedoņa audzēkņiem ir Vilnis Voitmans. Jau tād, kad viņš mācījās šeit, Ventspils mūzikas vidusskolā, viņam nebija gan vienkārši spēlēšana. Viņš spēlēja bazūni, bet paralēli tam visam apguva arī ģitāras, kontrabass spēli. Bet pats svarīgākais ir tas, ka viņš pārtapa par kolosālu aranžētāju, kā te rakstīts. Un tad pēc tam strādāja ilgus gadus štābu orķestrī Rīgā. Tagad gatavojas atzīmēt savu 60. gadu dienu, iestudējot ar Latvijas policijas orķestru džēza programmu. 5. maijā jūs to varēsiet redzēt, ja jūs būsiet Rīgā. Un tagad jūs dzirdēsiet vienu, skaņdarbu. Ievads. Tas galvenais viņa skaņdarbu būtu beigas, tas ir tikai šeit tā kā. Thank you.